tieši stāv pie demokrātijas citadeles, pie parlamenta, un primāri jau ir likumdevēja uzdevums ieraudzīt tos valstiskuma apdraudējumus un ģeopolitiskos satricinājumus, kādos mēs jau īpaši esam šodien. Domājot par likumu, gan pieņemot to, šie izaicinājumi ir jāpatur prātā, bet tā nav tikai likumdevēja atbildība, tā ir arī katra tiesību piemērotāja. Tiesību piemērotāji ir gan iestādēs, gan policijā, prokuratūrā un arī tiesās, kur mēs aiz varbūt iepriekš kaut kādiem ierastiem tiesību jautājumiem mums ir jāierauga, ka tur ir potenciāls Latvijas valstiskuma apdraudējums. Droši vien, ka spilgtākais piemērs ir šis Ukrainas karoga gadījums, kurš tā ļoti arī sabiedrībā skaļi parādīja to, ka mēs vairs nevaram raudzīties uz kaut kādu šādu vardarbību, kā tikai pret vardarbību, tā ir ar daudz lielāku kontekstu. Arī iebrukums okupācijas muzejā nav vienkārši iebrukums kāda muzeja telpās, patiesībā tā ir vēršanās pret Latvijas valstiskumu. Un, manuprāt, labs piemērs no likumdevēja viedokļa ir šis saucamā Maskavas-nama, ko gan negribētos lietot šo vārdu, vairs šo apzīmējumu pārņemšana valsts īpašumā, kas patiesībā ir tāds pilnīgi, manuprāt, unikāls pašaizsargājošās demokrātijas izmantošanas piemērs, kur valsts vēršas pret apdraudējumu, pret valstiskuma graušanu, tātad, kur cita valsts, izmantojot nosacītu savu tautiešu stāvības politiku, patiesībā sniedz pretvalstisku informāciju, nodarbojas ar dezinformāciju, propagandu un ietekmē tādā veidā arī Latvijas valsts drošību. Un tagad, esot patiesībā šajā priekšvēlēšanu gaisotnē, mēs arī ļoti daudz ieraugam mēģinājumus apdraudēt Latvijas valsti, apdraudot vai apšaubot Latvijas, piemēram, vēlēšanu procesu norisi. Ja? Tad arī tas ir mēģinājums graut uzticēšanos pirmkārt Latvijai, Latvijas iestādēm, Latvijas iestāžu darbības tiesiskumam. Jo, ja mēs sākam apšaubīt kādas iestādes arī tiesiskumu, tādā deklaratīvā veidā, bez faktiem, tās arī ir viens iespējams instruments, kādā graut uzticēšanos tātad gan Latvijai, gan arī vērsties pret demokrātiju. Te ir laikam vienmēr tāda smagā izšķiršanās starp to, ka demokrātiskai sabiedrībai ir jābūt gatavai, ka tie demokrātijas instrumenti tiek pavērsti pret pašu demokrātiju, instrumentalizējot demokrātijas pamatprincipus. Arī šis hibrīda karš uz robežas, migrantu instrumentalizācija un vēl vairāk daudz citi piemēri, kas parāda to, ka mums šie izaicinājumi vispirms ir jāatpazīst. Tas droši vien ir arī jautājums par to, ka mums ir visiem kopā arī jāmācās, mums ir jāieklausās, mums ir šī informācija jāuztver nopietni un arī visiem tiesību piemērotājiem ir jāpilnveido arī savas zināšanas, ir šis ģeopolitiskais konteksts tiešām jāvēro, jālasa, jāklausās un jāsaprot. Mēs vairs neesam tādā vakumā, kurā, tādā nosacītā mierā, ja? Līdz ar to tas ir katra uzdevums. Patiesībā arī katra sabiedrības locekļa šī kritiskā domāšana, kas ir ļoti svarīga arī šādos smagos apdraudējuma apstākļos. Nav jāizsludina kara stāvoklis, bet ir jāapzinās, ka tā kara elpa viņa ir tepat un viņa tiek izmantota ar daudzām pat varbūt šķietami nemanāmām metodēm.